Viņi parādās vācu laika ļoti daudz, jo šīs zaļi bija uz Krievijas un T-34 un uz Vācijas tankiem bija stāvējuši. Un tā kā tanki bija sašauti, tad tie zagi katra pusi pa vienai stāvēja. Jā, tie aizgāja tautai, jā, ļoti daudzas vāja. Šis ir agrāk malku zagi ar šo zagi. Tas ir stacionārais, redziet, rupjāk zoviņi nekā šeit, jā, jo tas ir profesionālais zagis, un lai ātrāk malku varētu sazagiet. Tā kā katram ir savādāk. Tie ir smalkāk un tā. Šis ir profesionālais, tas ir spriedze. Spriedze domāta tā, ka jūs noņemat to spriedzi, un tad asmeni, redz, viņš paliek mīkst, un tad viņu var pagriezt, kāda leņķi jūs gribat zāgiet. Pēc tam atkal nospriegojat, viņš paliek ciets, jā, šitam nav vajadzīga, jā, un tad jūs varat strādāt profesionāli. EVS ļoti daudz, katra atsevišķi profila EVS, es pat visus nosaukumus vēl neesmu izpētījis, jā. Faktiski gandrīz izpētīju, bet galva vēl man nav visi, jā, jūs ziniet arī laiku. Bet ir arī gulta EVS, jā, ļoti smaga, tāda stacionāra. Es strādāju ar viņu bērnībā, jā. Un kas notiek? Kāpēc gūdē vēl parādījās? Tāpēc, ka redzēt, zāri ir. Un šeit ir mehaniski viņi apstrādāti, tagad apstrādā ar tādu rullīti, jā, devis EVL. Un redzēt, visur robi. Tāpēc, ka tas ir nepareizi EVL. Man tēvs par šito pa ausim dēl. Nu, ne tā dekoratīvi pa ausim, ko tu dari, boja koksnē. Jo mazai EVL, kad mēs teik EVL, viņa saduroties ar cietu zariņu, viņu jūs nevarat noturēt. Un tad izraupa robu parasti. Šī ir pusapaļa EVL, īsta EVL tikai viena tāda. Un tad ar šo EVL, kā pielikt, tā viņa pielikt. Un tad iet pāri tam, jo viņš pats smags un garš laukums un var, teiksim, pāriet pāri. Nav tāpēc uz to brīdi nebija. Viņi bija, bet bija ļoti dārgi, runda, jūs zināt, zīda, tāpēc bagatos mājās lika tādas, es nezinu, no kartona izgatavot tādas presētas ar zīmējumiem, lakojuši no paudzes paudze, kalpojušies vēl padomju laika. Daudzas mājās redzēt šīs tāpēc, jā, vai apšuva arī ar koku kaut kādu daļu. Vājas, bet uz šīm sienām parasti līmēja, teiksim, uz šo periodu. Te nepareizais platums, to es neesmu vainīgs, jā. Man vienmēr aizrāda, jā, viņam jābūt platakam, jā, dēļiem. Līmēja litogrāfijas, jo tikko beidzas Krievu-Turku karš, un Siķins un citi arī vietējie litogrāfi izplatīja Krievu-Turku kāra tādas lielas litogrāfijas, jo avīze bija zīmējumi, bet ļoti reti, jā, televizors nebija, grāmatas arī nebija, litogrāfijas tikai bija, žurnālas arī tā maz ilustrēta bija, tur arī zīmējumi pārsvarā. Un šīs litogrāfijas ļoti patika cilvēkiem. Jūs tagad vēl bieži vien kaut kur bēniņos laukos atradīsies purovāde, kur aplimēta iekšā ar litogrāfijām, jā, vecām. Un tā kā Turku karš bija, nu, visiem par to runāja, un daudzi latvieši arī tur dienējuši, nav šīs varbūt mājas, jā, kāds bija atnācis, jo te arī karavīri dzīvoja daudz. Un, protams, tie turki briesmīgi visiem patika, un tad līmēja, un tad brīnījās, un tā tā. Dzērā, protams, strādājot ar tādu smagu EVL, cilvēks svīda, ļoti svīda. Starp citu, amatnieki gaišas drēbes visi strādāja, tas bija princips, gaišas drēbes, darbs bija svētki, notikums un svētki, daudzas fotogrāfijas, tas tumšas drēbes parādās vēlāk, padomju laika, pie traktoriem, un dzēra teju. Tejas mašīna ļoti vienkārši uzbūve. Šeit mēs ielējam ūdeni, te var redzēt kaļķis, jā, kaļķos, te iever ogos, apakšā ir vilkme, vilkme aiziet uz augšu, šeit arī vilkme kaut kāda, jā, te liek skursteni, parasti patvari gatavoja pagalmā, vai mājas izliekot, vai koridori izliekot skursteni pa ogu. Pēc tam, kad jau ogas gatavas, jūs redzēt arī filmas ar šito zabaku, bet bija speciāli tādas lietas, speciāli vāciņi bija, kad izkurina, tad aiztais ciet, uzliek visu, man vienkārši labāk nav tāda sadalzītā teikāniņa, te ir teja,
biezums, iepild speciāli redzēt tēja, tādas tējas. Un tad ilgu laiku šīs ūdens karsts. Dzera ļoti daudz, 12 duciti parasti, 12 krūzes dzera. Nu, kurien nāk patvaris? Patvaris nāk no Irānas. Irānas, jā. Irānā Eiropa viņš nokļuva caur holandiešiem. Holandieši pārzinēja Ostindijas kompāniju. Tā saucam kompāniju, kas apkalpoja ar kuģiem, jo holandieši ar angļiem visu laiku, kā ar spāņiem arī karojuši. Un holandieši ieņemuši visu to teritoriju, ieskaitot Japānu. Japāna ilgi laiku nedrīkstēja neviens cits iebraukt, izņemot holandiešus. Ja. Un holandieši atveda pie sev, un Pēteris I, kad strādāja tur par strādnieku inkognito, viņam iepatikās. Protams, tās Eiropas, šis ir Krievu patvaris, ja Eiropas patvari viņa tādi konusveida, vai pavisam, kā teikāna tādi. Un, protams, Pēterim I iepatikās, viņš atveda uz Peterburgu, Peterburga visi galvenīgi ieraudzīja, un mums arī vajag, un zībenīgi izplatījies pa visu Krieviju patvari. Un uz 13. gadu ražoja no 300 līdz 500 patvaru gada, apmēram tajā periodā. Tā kā ļoti liels pieprasījums bija. Šeit Rīgā? Nē, ražoja pārsvara Krievijā. Rīgā bija dažas tikai darbnīcas. Tas šim maz? Kas? 300 tūkstoši. 500-300 tūkstoši, varbūt es nepateicies galvu. Šeit ir speciāls šķīvīts, ļoti grūti bija dabūt, tagad visi nes uz Užņiem. Nu, mēs dabūjam, tas ir šķīvīts speciāli, jo, protams, kā krāns ir, viņš bojāts nav tā viņam dekoratīvā, viņš ir ļoti primitīvs tāds, pagriež tā, un parasta pīliena bija, un tad lika glāzīti vai šķīvīti apakšā. Šis ir baranku, baranku šķīvīts, jā, jo Latvija un Rīga bija pieņemts, varbūt Krievija arī, jā, ir vairākas gleznes, kur redzam, bija pieņemts ēst barankas, jā. Barankas bija ļoti daudz, es atradu vienu reklāmu 60 šķirnes bija barankas. Es 25. gada adres grāmata saskaitīja, Rīga bija 40 baranku ceptuves. Iedomājies, tā kā baranki bija ļoti populāri. Viņi populāri bija ar to arī, ka pirtis, kad gāja uz pirti, jā, jo šeit nav ne dušas, nekas, tad cilvēki ņēmuši līdz pirti nedrīkstēja dzert alu vai alkoholiskus dzērienus, un cilvēki ņēma līdz, tas bija svētki tādi pirts apmeklēšanā, viņi ņēma līdz vai kvasu vai kaut kādu augļu ūdeni, un, protams, barankas vai kaut kādas sviestmaizītes līdz bija paņemti, bet pārsvarā ir barankas. Es atceros bērnībā vēl 50. gados, visi staigāja, mēs bērni arī ar tām barankām uz kakla, un tad lēnām pazuda, kamēr līdz mājām skaties, jau puse nav. Tā. Jā, tur ir viņča tāda pie sienas, viņa apmēram šī mājas vecuma, jo blakus ir fotografija, kur jūs redzat metāla viņča. Šī viņča izmantot metāls un koks, tāpēc, ka 870. gados metāls bija ļoti dārgs. Un līdz ar to viņš tur izmantot ozolu koks. Jūs redzat, ozolu kokam īpaša struktūra. Viņš ļoti stiprs. Tur arī gredzentiņš ir no ozolu koka. Un metāla daļa var redzēt, kā kāds kālējs izpildīja. Jā. Oi, par to ļoti daudz vajag nopiet, jo, jā, ļoti daudz, jā. Nu, pirts maksāja šeit, mēs izdesim, es parādīšu, maksāja 20 kapeiku, puse apmaksāja Rīgas pilsēta, tas ir 10 kapeiku, apmēram pirts, dušas pirts šeit. 10 rubļi, tas ir jau. Alga strādniekiem bija apmēram rublis, no 80 kapeiku līdz rubļiem 12. gadā. Es atradu statistiku, teiksim, būvstrādniekam, kas strādā, jo tas, kas pienes ķīgiri, protams, mazāk. Meistaram jau bija, protams, 2 rubļi dienā. Jā, pa dienam, pa nedēļam maksāja toreiz, sestdienu izmaksāja algu visiem. Tas vispār ļoti laba prakse, parasti uz
Un tas 8 kapeiku rublis, tas ir stundā? Jā. Nu, tie varēja būt. Dzīvoklis maksāja, tāda dzīvoklis caru laika maksāja 10 rubļu apmēram mēnesī, bet Latvijas laika no 16 līdz 20 rubļiem tāds dzīvoklis, tāda tipa dzīvoklis, jā. Lielais dzīvoklis 5 ap 100 rubļu apmēram. Mēnesī? Mēnesī, jā, pa mēnešiem. Maksu ņēma pa mēnesim, bet algu maksāja pa... Iznāk, jā, kas tad ir mainīt dzīvokli jāstrādā? Nu, 10 dienas jāstrādā pēc dzīvokļa, jā. Tāpēc arī sievietes piepalīdzēja kaut ko piestrādāja, veļas mazgašana bagātiem cilvēkiem. Tur nāca savs un tā. Bija prēmijas sistēma. Caru laikā vispār bija universāla tā prēmijas sistēma. Jo, ja jūs 3 mēnešus nostrādājat, tad jums nāca kaut kāds vēl papildu maksājumi. Tad ir svētku maksājumi, tur tā diezgan, salasies faktiski. Jo toreiz bija fiksētais maksājums un papildu maksājums. Teiksim, sētnieks tā strādāja, viņam bija fiksēta alga, bet par katru jaunu, teiksim, viņš iet, saimniekam pasaka, redziet, tur notiek cauruve bojā tā. Saimnieks saka, jā, salabojas, tev samaksāšu. Tad par tos notiek cauruve, viņš samņem arī papildu maksājumu. Tādas dokumentus es redzēju ļoti daudz. Es vienu mapi dabūju nama īpašnieka, un tad tur viss tas ir salikti, kā par to samaksāts, par malku pārkraušanu sētniekam, atkal piemaksā. Tā kā tas rublis, tas ir nosacīts, tāds ir, jā. Tur uzmanīgi, tur kakļu slikti palikt. Kā vīzē uzklāt. Viņš jau apsaimnieko visu telpas apsaigā. Jā, inspicē. Tā kā tā. Jā, varbūt uz to pusē, jā. Šeit ir jau elektrība, tā kā tas var teikt 20. gadi. Tur mums teikt griezti, mums ļoti nekvalitīvi uzlūka. Laisa parādījās. Speciāli šo izdarījāt? Nē, speciāli mēs rakstam garantijas vēstules, tas ir tāda birokrātija, te visu laiku jārakstā. Nav laika zinātni nodarbojas. Dzirdēsiet. Šī dzīvokļi maksimālais iedzīvotājs skaits es atradu 15 cilvēku. Vienlaicīgi. Protams, vasara visi ārā, kurš kurais, tēvs pie zirgiem, māte kaut kur dārziņa, bērni uz ielas, jā. Un te var redzēt fotografijā, tas ir streičos, bet nav tik svarīgi. 5 cilvēku ģimenē. Tā ir minimāla ģimenē. Pāresta bija 8 cilvēki. 15 tas ir nonsens, pārsvarā bērni bija, un šī ir vissiltākā vieta. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ārējā siena nav kapitāla, tā ir plāna siena. Šī ir kapitāla siena. Šī ir starpsienā, un tur arī kapitāla sienā. Līdz ar to, kad iekurina plīti kurināja ar žagaram, vienu klepi žagaru pietika piesildīt šo istabu. Te bija ļoti omulīgi un silti. Es vēl bērni piedzīvoju, kad gāju šo rajonu un tā. Bērni gulēja parasti viena gulta, 3-4. Jā, kājas tā, vai tom, kā agrāk teica, jā. Un tā kā ziema, protams, visi pulcēja šeit. Vilkuši naktskrēkos, bieži vien naktsmīcas izmantoja, jo latviešiem bija pieņemts gulēt augstā istaba, tā kā vācieši, tā kā angļiem pat skursteņā ārā, nevis iekšā māja. Un tad vakarā ar gūdekli iesildīja gultas,
Un gāja jau silta gūta gulēt. Nu, Maksim Morits jūs lasiet, redzēt, tā tāds sistēma. Tikai viņam arī vecā mammas ir Redzēt, vārdi arī pēc veca stila mēs piemeklējam. Tas ir poļu firma, viena ražo veco furnitūru, vai kā ir pareizi nosaukt, jā. Elektroinstalāciju, jā. Nu, šeit gaišāk istabiņi, mēs arī, ja būtu mebeles, te vispār nevarētu pagriezties. Šeit ir portreti. Sanāca pavisam nejauši, es izrevidēju savu kolekciju, un izrādās, ka es no sākuma gribēju tādas, interesantas portretus, varbūt uguni var iesēkt. Jā, un šeit sanāca tā, ka šeit ir tikai grizīkauni. Te nav neviena sveša portreta, jo pie fotogrāfa, kā uz baznīcu, gāja tikai uz vienu baznīcu, pie viena fotogrāfa un pie viena kurtnieka, drevnieka, skrodera, tā bija tā laika tradīcija. Un ko mēs te redzam? Mēs redzam, jau fotogrāfijas runā. Visi fotogrāfijas runā. Piemēram, šī fotogrāfija, ko mēs redzam? Sieviete stāv, vīrietis sēž. Nu, it kā nav kulturāli, tā. Bet te ir skaidri redzams, viņi sūta saviem piedurīgiem, kā viņi tikko aprecējuši. Un viņš ir viņas balsts. Viņa balstas uz viņu. Un viņa godina ar viņu par to, ka viņš dod viņai maizi. Jā, tas ir jau simbols, jo fotogrāfiju izgatavoja apmēram pusduci, 12 vai 6 gabalu, jā, un to sūtīja saviem piederīgiem. Tur jūs redzat, bērni stāv, divas fotogrāfijas, vecāki sēž. Vecāki jau vienlīdzīgi, viņam ir bērns, šiem nav bērns, un tāpēc bērni godina, bērni netiek sēdi. Pa vidu jūs redzat tāds cilindra, cilvēks sēž, meita ar znotu stāv un godina viņu, tāpēc, ka viņš ir amatmeistars, viņam cilindrs, viņam ir pulksteņķēde, uz pulksteņķēde ir amatzīmes, viņš ir cūftīgs amatmeistars, jo cilindru drīkstē viņi tikai nesāt, bet znots ir tikai zeļis, jo viņam katlīši, viņam nav ģimāns, jā. Bet viņi ar meitu godina, jo viņam varbūt pieder darbnīca kaut kādā, un viņš apgada šos cilvēkus ar darbu. Šis portrets man ļoti patika, jo šis ir zemnieks, jo viņam nav cimdi, viņam tādas rupjas rokas, kurš tagad kaut kāda pilsētas dienesta vai fabrika strādā. Jo redzēt, smalki kungi, protams, nesēja cimdus, pavisam savādāk zābaki viņam ir. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, viņam tāds meitenes ļoti labs zābaki, tādi stingri var redzēt, jā. To, ka viņš tikko iebrauc no laukiem, un viņš raksta uz savu pagastu, jo šeit dzīvoja cilvēki pēc pagastiem. Katra mājā viens pagasts iebrauc zemnieks, un viņš vilka otra, jo visi strādnieki, visi namīpašnieki līdz mūža beigām skaitījies pie pagastiem. Viņš varēja pāriet cita kārta, teiksim, tā kā tās cilindra, viņš varēja pāriet cihavoj vai amatnieku kārta, jā. Viņš varēja pāriet strādnieka, rabočī kārta viņš varēja pāriet, bet pārsvarā visi turēs pie pagasta, jo pagasts bija sociāli apgādājošs cilvēks. Ja viņš fabrikas bija, protams, aparatūra diezgan primitīva, salīdzinot ar šodien, viņš zaudē roku vai kāju vai kaut kāds cits notikums, pagasts viņu ņem atpakaļ apgādē, jo viņš maksā tur nodevu par sev. Jā. Un šis cilvēks raksta uz mājām, uz pagastu raksta. Es tādas redzēju divas atklātītes. Parasti rakstīja atklātītes, atklātas vēstules, jo atklāta vēstule maksā 3 kapeiku, Rīgas teritorija 1 kapeiku, vēstule 7 kapeiku, jau lielāks summa. Un atklātnē rakstīts, ka man ir labs kvortelīts ar kēki un ļoti laba koste. Jā, tas ir vecs vēl pirms enzelīna valoda. Un tas nozīmē to, ka viņam labs dzīvoklis ar kēki, bet laukos neviens netic tām. Viņš sāk, nu kā tā, ko tā Jānis tur raksta, kā viņam varētu būt istabā ar kēki, ar virtuvi.
Nu, nevar būt. Mūsu saimniekam nav virtuves atsevišķi. Saimnieku gals ir kopēja virtuvē ar saimes istabu, kā jau etnografiskā muzejos redzēja. Bet Jānitim, bet tad viņa sāka pētīt fotogrāfiju. Labi, cimdi viņam neko nenozīmē, viņam labi zābaki ir. Jā, zābaki ir tādi, bet tādi pilsētnieciski, jo nesai garu zābakos laukos, jā. Bet tad sāka pētīt meitelis arī ar tādu krādziņu. Un jā, meitelis tā kā mūsu muižas pārvaldniekam. Cepuri, kaut kāda formas cepuri, jo toreiz viss, kā es teicu, ar cepuriem bija jāsteigā. Cepuri tā kā mūsu mežsargam, bet paskaties, krēkls ar šlipsi tā kā mūsu baronam, tad laikam Jānis nemelo. Un tad es sāku pētīt to dzīvokļu vērtību, jo savukārt 876. vai 1910. gadā šim dzīvokļiem bija milzīga vērtība, jo apkārt daudz darba, tur fabrika, tas varbūt viņš kaut kur, te izskatās, ka viņš dienesta bija kaut kāda, jā. Un toreiz tā bija milzīga vērtība. Otrreiz tā vērtība bija padomju laikos. Kad mēs braucam uz šo rajonu, tevam te dzīvoja kādi pazīstami, tad mēs vienmēr teicam, jums ir atsevišķi dzīvoklis. Mums ir komunālais, mums 5 kaimiņi un tā. Viņš teica, bet tualete ārā. Mēs sakam, bet mums no rīta rinda stāv tualete. Vannas istaba un tualete rinda stāv. Un trešo reizi šī vērtība pieauga 2009. gada, kad sākas krīze. Tad ir visas avīzes, jūs varbūt atcerēties, meklē vienu istabu dzīvokļu ar malkas apkure. Tā vērtība visu laiku mainās un tā. Protams, kad fotografējas lika visāds tādas rotas lietas, jā. Vispopulārākais, kas konstatēja pētot fotografijas, bija krieviski Viera Nadežda Ļubov, ticība, cerība, mīlestība, jā. Tas ir krusts, enkurs un sirds, jā. Tas vispopulārākais. Daudzam fotogrāfiem viņš ir Latvijas laika. Šeit ir divi tādi, jau, nezinu, kā viņus nosaukt, jā, tādi jau dikdieņi, jā, vietējie, jā, kas apsteigā te Grīziņkalnu parku. Viņam ir štoks, protams, cepuris obligāts. Tā štoks ir domāts ne tāpēc, ka viņš invalīds, tāpēc, ka te daudz vakaros ir klīstoši suņi. Jo te ir ganības, no ganībām nāk suņi. Un vakarā, protams, viņi te bāriem staigājuši un ar štoku varēja atgaiņāt šos blandoņus. Tur stūri Smēļgis ir, jo 6. gada viņš te strādāja teātrī, Apollo teātrī strādāja, kur Grīziņkalna bija. 17. gada viņš nodedzināts. Viņš sāka savu karjeru. Tur Kaktiņa ir Adolfs Kaktiņš, kas arī sāka savu karjeru šī rajonā. Te var redzēt tāds skolnieku portrets. Visi skolnieki tādi apzinīgi skatās uz augšu, jā, tādi apģērbti kārtīgi. Tur viena tāda ebreja, te kaut ebreji maz dzīvoja šeit. Un te atkal motociklisti, jo te ir kara daļas Pērnavas ielā. Ilgus gadus bija, tagad likvidētas laikam pavisam. Un tur stūrī ir sieviete ar matiem, gariem matiem. Viņa paša stūrī, bet viņa lēpojas ar tiem matiem. Tas ir arī simbols, tā laika simbols, jo sievietes līdz pirmam karam nedrīkstēja griezt matus. Tas skaitījās nevisai labi zīme, un, kā zināt, Francija, Itālijā, kad atbrīvoja no Mussolini un Petena, sievietēm, kas sadarbojas ar vāciešiem, grieza matus nost. Tas bija tāda kauna zīme, jā. Arī Arābu valstīs sieviešu matus drīkst redzēt tikai izredzēti. Tēvs, dēls, brālis un vīrs, jā. 4 kategoriju vīrieši tikai drīkst redzēt matus. Tā kā matus, teiksim, tā pareizticība arī tagad nedrīkst griezt, skaitās nevisai labi, jā. Un viņa ar to lepojas, jo Lina Čanka savu laikā aizgāja strelniekos, nogrieza matus, un neviens nevarēja iedomāties, ka tā ir sieviete. Visi domāja, kā tā sieviete ar īsiem matiem, nevar būt, jā, bet viņa prāta neienāca. Vēlāk atšifrēja, bet tā viņa arī palika, jo dienesta sievietes neņēma tikai žēlsirdīgas māsas. Paša stūrī ir tāda dāma, tā kā no Viera Holodnē, kādreiz mēma kino zvaigzne. Šī ir dāma sūt savam mīļotam sveicinu, jo 10. gadā šeit ir kinematografs,
saucas, arī Apollo saucas, un viņa saskatījās filmas, mēmas filmas, nu, kā pārsniegt, protams, mati augšā, rozi pie krūtim, arī rozi muti, jo rozi arī mīlestības un asins sapju zieds, un viņa sūt, kā mēmā filmā, kā es ļoti mīlu tevi. Jā. Dusmīgi. Nu jā, Tas nekas, lai tāpēc, ka rādīja, domāt. tajās mēmājas filmas viņi visi tā kā fūries. Lai neatslābinās. Arī šo priekšmetu mēs tikko dabūjām. Ļoti rets kipis, jā, viņš sauc latviski. Krieviski viņš šaika sauc. Nezinu, kāpēc. Jo pirti gāja uz balto pirti, un tāds, protams, slots līdz un šitāds. Tā ir duša pirti, es par to stāstīšu.